Ministra amatā, es domāju, galvenais ir, ka izdevās tomēr mazliet pārkārtot ministriju, proti ierēģi, kuri faktiski bija atbildīgi par veselu virkni projektu tādu apturēšanu, par arī nelikumīgiem lēmumiem šobrīd ir prom. Un jaunā vadība ierēģu līmenī, manuprāt, vai vecāki, ņemot vērā, ka šie cilvēki ir jau gan Puģīša kungs, gan Turkas kundze ir jau bijuši ministrijā iepriekš, manuprāt, ne tikai nodrošinās sekmīgāku pārvaldi, bet arī veidos jaunā atbilstošu darba kultūru. Proti, ka līdz šim bija tā, ka bija tāda birokrātiski centralizēta vadība, kur darbinieki vispār baidījās savu kāju spērt ne tikai pie ministra, bet arī vēl pie valsts sekretāra un vietniekiem. Un šobrīd jau šī darba kultūra ir mainījusies, un es domāju, ka tā tas arī būs pie nākamā ministra, kurš tas arī nebūtu. Es ceru, ka nākamajam ministram noderēs arī daļa no tās komandas, kas padomnieku līmenī ir savākti, un it īpaši, ja tas būs Naudiņa kungs, kas, manuprāt, būtu viens no labākajiem kandidātiem, tad es domāju, ka tāda pārāvuma nebūs un viss tiks turpināts.